Labrīt visiem! Paldies, kā man uzaicinājāt. Un es ļoti ceru, ka mūsu, patiesībā tas, ka mēs apmeklējām vakar koncertu zāli, tad mūs ir ievirzījusi šajā tematā, tad mēs runāsim par mākslu, par radošo mākslu. Mans plāns nākamajās 30 minūtēm ir paskatīties uz definīcijām, kas tas ir, par ko mēs runājam, kas ir skatuves māksla un kas ir šis jaunredz objekts, par ko mēs runāsim. Un tad mēs runāsim par likumu ietvaru. Protams, es esmu cilvēks, kas arī starptautiskajos līgumos orientējas, un tad trešais es gribētu arī runāt par skatuves režisoriem. Gribētu paskaidrot vairāk par to, kādas ir dažādas pieejas attiecībā uz skatuves režisoru tiesību aizsardzību. Kad mēs sākām diskusiju par skatuves mākslu, VIPO, mēs tieši arī runājām par režisoriem. Un tad es gribētu arī viņus tad ieteikt. Tas ir kaut kāds darbs šajā virzienā, mēs to esam jau veikuši. Un daudzi no jautājumiem, kas mums radās, nav saistīti tikai ar skatuves režisoriem, bet arī daudziem citiem, kas ir strādā ar skatuves mākslu. Tad tas, kur šī diskusija mūs ir aizvedusi, mēs esam nonākuši pie ļoti plašas diskusijas. Tātad skatuves māksla un skatuves uzstāšanās var būt opera, dējas, pat izģērbšanās uzstāšanās, un mēs vispār neizslēdzam nevienu kategoriju ārpus šīs diskusijas. Visi, kas varētu tikt, tad mēs nenosakām, kas varētu būt ietekmēts vai ne, uz ko tas varētu attiekties. Un vēl tad ir tāda pieeja, ko mēs esam izstrādājuši pavisam kreisajā pusē, ir šitie radošie vai radītāji rada konkrēto darbu, kuru uz skatuves kāds uzstājas un parāda. Mums ir rakstnieki, libretisti, komponisti, horeogrāfi. Un tad vairāk pa labi tas ir tur, kur kā starpnieki. Tie ir tie cilvēki, kas ir uz skatuves, kurus auditorija redz, kad viņi dodas uz teātri vai kādu citu performanci vai uzstāšanos, un tie ir aktieri, dziedātāji, mūziķi, dejotāji un tā tālāk. Un tad trešajā grupā mums ir iekļauti tie, kurus auditorija pat neredz. Piemēram, diriģents, un auditorija varbūt arī redz diriģentu, bet tomēr arī citi, kas lielāku vai mazāku savu devumu dod šai uzstāšanai, bet strādā it kā aiz skatuves, aizkulisēs. Tātad ne tik redzami auditorijai, bet viņu devums un radošais devums ir svarīgs, lai šī performance tiktu uzvesta vai tiktu parādīta uz skatuves. Un attiecībā uz autortiesību noteikumiem tad ļoti viegli teikt rakstnieks, libretists, komponists, viņi ir tie, kas darbu rada, tātad viņus uzskata par autoriem, tāpēc viņu tiesības tiek aizsargātas. Otrā grupa ir tie, kas uzstājas vai interpretē šo darbu, viņus aizstāv šis te performances tiesības vai izpildes tiesības, un trešā grupa ir to tik vienkārši nevar saprast, un tur rodas vairāki jautājumi. Cik daudz ir viņu radošais devums tam, vai viņi strādā vispār radoši vai arī ne. Un trešā grupa ir tā, par kuru tad mēs arī, kurā mēs ieskatīsimies tad vairāk šodien. Un noskaidrosim to, kāds ir viņu radošumu līmenis, kādu viņi dod šai uzstāšanās, un vai viņu tiesības šādas arī tiek pasargāts, vai viņi ir autori, kas kaut ko rada, vai arī viņi varbūt patiesībā ir līdzīgāki tiem, kas uzstājas. Šajā kontekstā ir vēl kāds punkts, kurā cilvēki saka, ka trešā grupa, varbūt ne diriģenti, bet daudz citi, kas strādā aizkulisēs, viņi īpaši neko nerāda, tad viņi ir kā tehniķi. Mums ir gaismas mākslinieki, skaņas, visi, kas tātad strādā, lai šo uzstāšanos padarītu tādu, kāda viņi ir, bet reāli praksē mani tas nepārliecina, tāpēc, ka
Piemēram, gaismas tehniķis. Ir atšķirības starp gaismas tehniķu un gaismu inženieri vai dizaineri, tādu, kurš rada to koncepciju. Piemēram, skatuves uzstāšanās teātrī. Tiek radīta atmosfēra, telpā, auditorijā, tiek izmantoti kādi efekti, kas ietekmē to, kā tiek uztverts tas, kas notiek uz skatuves. Tas ir kā atbalsta elements, un to var izmantot arī radošā veidā. Tieši tāpat dizainers kā vārds noteikti dara kādu radošu darbu. Un šis ir gaismu inženieris vai gaismu dizainers. Bet var arī būt tā, ka bet viņi to neizdara. Kā neveic šo te gala darbu, kad gaismas tehniķis, piemēram, kas pavērš šo te apgaismojumu pareizajā vietā vai novieto to, tad tehniķi, bet šeit atkal mums vajadzētu saprast, ka tehniķi visticamāk tad neaptver viņus arī šis te autortiesību aizsardzība, bet gaismas dizaineriem gan. Un tomēr arī man šķiet tomēr objektīvi, ka arī viņu darbu vajadzētu novērtēt attiecībā pret, kad ir veikts kāds radošs darbs. Jautājums būtībā tad ir tāds, ko dara šie cilvēki, uzstāšanās mākslas radītāji, cilvēki aizkulisēs. Ko viņi dara? Vai viņi kaut ko rada? Vai viņi kaut kā patstāvīgi veic šo te darbu? Vai kāds ir viņu radošais devums, oriģinalitāte, kaut kas tāds savs un atkal burvīgs formulējums, protams, ir personīgais pieskāriens. Un kā tas kvalificējas kā patstāvīgs darbs, kas būtu tad arī autortiesību aizsardzības objekts, vai viņi performē, vai viņi šo te darbu interpretē. Kas ir šī situācija? Es jau varu pateikt šajā punktā, jau varu pateikt, ka domāju, ka nebūs nekāds pārsteigums, ka dažādās jurisdikcijās šis jautājums tiek atbildēts dažādi. Un tas, protams, attiecas uz dažādām profesionāļu grupām. Tas ir, piemēram, kā tiek argumenti tiek izmantot dažādi vai diriģentiem, vai, piemēram, skatuves dizaineriem. Un, lai nonāktu pie risinājuma, tad paskatīsimies uz likuma ietvaru. Esmu arī izveidojusi starptautisko autortiesību līgumu laika joslu, kas ir, kad tiek pieņemtas attiecīgās konvencijas un līgumi vienošanās. Tieši tāpat arī vēlāk atjaunojās arī jau Pekinas vienošanos 2012. gadā. Tā ir tāda laika josla, un uz to mēs arī tieši paskatīsimies. Paskatīsimies uz Bernas konvencijas 2. punkts. Pavisam īsi tad arī gribētu pateikt, ka tātad 2. pānta 1. daļa, tas ir, kas ir šis te literārais vai mākslas darbs. Iekļauj jebkādu literatūras, zinātnes vai mākslas darbu, jebkādā izteiksmes formā, kāds tas ir veikts. Un attiecībā uz skatuvi un teātri mēs redzam tātad dramatisks mūzikas darbs, horeogrāfija, mūzika, kompozīcija. Un tas viss ir tātad darbs zem tā, kas vēlāk rezultējas ar darbu skatuves. Tas īsti mums arī nepiedāvā tādu risinājumu, kas ir šis skatuves mākslas radošais darbs, par ko runāsim tad šodien. Un 2. punkts savukārt ļoti plaši nosaka tādu iespējamo darbu sarakstu, bet tas nav izsmeļošs, jo ir arī citi darbi, ko tā var uztvert, un tad nacionālajā likumā tas ir tā uzdevums ietvert kaut kādus vēl darbus vai konkretizēt. Un attiecīgi tas nozīmē, ka nacionālajā likumā var iekļaut vairāk nekā ir paredzējusi, piemēram, Bernas konvencija. Un te kontekstā vēl gribēju pieminēt šim pantam, lai noslēgtu šādu kā domu, ka 2. punkts pārēdz tādu kā fiksāciju, ja nacionālajā likumā viņi vēlas ietvert fiksācijas elementu.
tas bija kaut kas tāds, kas nāca klajā bērnu konfekcijas pārskatīšanas gadījumā. Tika pārskatīti horeogrāfiju vai cirku. Un tur bija diskusija par to, vai fiksācija vispār ir nepieciešama šāda veida darbam. Un ir jurisdikcijas, kuras to pieprasa. Tas būtu lielākoties valstīs, kurās ir tāda fiksācija. Viņas varēja pievienoties bērnu konvencijas, un viņas nevarētu atteikties. Tas ir vispārējo tiesību valstīs vai paražu tiesību valstīs. Un tad viņi nevarēja atrunāties uz savām tradīcijām. Bet trešajā punktā mums ir adaptācijas, un tas ir tas, ko es neesmu redzējis nacionālajos likumos, bet tas ir tas, ko arī apraksta literatūrā, piemēram, skatuves māksliniekam vai skatuves režisoram. Jums ir dramatiska uzstāšanās, piemēram, pieņemsim Šekspīrs. Šekspīra lūga, un tad uz skatuves, kad tiek rādīta, tā ir attiecīga adaptācija. Un tad tā kļūst par darbu, un tad sanāk, ka cilvēks kļūst par adaptācijas autoru. Diskusijas ir, un to jautājumu līdz galam tad arī neizlemj. Tātad viens no veidiem varētu būt autortiesības, lai aizsargātu šos dzīvās mākslas izpildītājus, un es veicu nelielu izpēti par to, ko tad valstu tiesību akti saka par šo tēmu, un piemēram Lietuvā, kur autortiesību likumā ir definīcija, un tur ir sacīts, ka tas ir teātra uzvedumi. Igaunijā es redzēju, ka tie ir radoši darbi un scenogrāfija. Ungārijā savukārt tie ir kostīmi un scenogrāfija. Un tad šie ir tie radītie darbi un autora darbs tiek aizsargāts. Tā ir viena no iespējamām pieejām. Otra pieeja būtu tāda, tie cilvēki, kas nerada paši savus darbus, bet varbūt viņi interpretē, varbūt vairāk kā tie, kas ir kā izpildītāji, piemēram, mūziķis interpretē konkrētu autora darbu, un tā ir šī muzikālā izpausme, un varbūt šie radītāji varētu būt uzskatīti par interpretētājiem, bet līdz ar to mums ir Romas konvencija, kurā 3. un 9. pantā ir noteikts par šo. Tad 3. pantā teikts, ka izpildītāji ir aktieri, dziedātāji, mūziķi, dejotāji un citas personas, citi cilvēki, kas dzied, pasniedz, deklamē, spēlē vai citā veidā pasniedz literāru vai mākslas darbu. Un šeit mēs redzam, ka ja mēs paskatāmies uz diplomātiskās konferences par Romas konvencijas diplomātiskās konferences rezultātiem, tad šeit mēs paturam prātā, ka ir patiesībā tiek prātā atrāds diriģents. Diriģenti šeit nav minēti, bet no visiem dokumentiem no šīs konferences skaidrs, ka Romas konvencijas sastādītāji patiesībā domāja diriģentu. Un kad diriģents joprojām ir šīs konvencijas izpratnē ir izpildītājs. Mums ir arī Pekinas līgums un VPPT, kurā šeit ir neliels papildinājums, un šeit ir ierakstīts vārds interpretēt. Tātad tie, kas izpildītāji, ir tie, kas dzied, pasniedz, deklamē, spēlē vai interpretē šo literāro darbu. Tad šī interpretācija, darba interpretācija nevis varbūt visu darbu, bet profesionāļi, kas strādā šajās jomās, viņi interpretē mākslas darbu, un noteikti tas attiecās arī uz diriģentu. Mums ir daudz nacionālo tiesību valstu tiesību aktos tiek atzītas šīs tiesības un aizsardzība tiem, kas izpilda darbus. Un Romas konvencijas 9. pants norāda, ka jebkurām
dalību valstī, tad varbūt šī aizsardzība, kuri tiem māksliniekiem, kuri neizpilda literārus vai mākslas darbus, piemēram, varietē mākslinieki vai cirka mākslinieki, jo, ja mēs izpildām Šekspīra lugu, tas ir mākslas darbs, bet varietē un cirkā nav obligāti jābūt apakšā kādam darbam, kurš tiek izpildīts, bet joprojām šie mākslinieki tiek aizsargāti kā izpildītāji Romas konvencijas izpratnē. Tad veicu nelielu pētījumu par to, kā tas tiek darīts valstīs, kur tas tiek darīts, kā tiek aizsargāts tiesības. Tad Latvijas autortiesību likums tiek izmantota diezgan tradicionāla definīcija, diezgan tuvu Romas konvencijai. Un tas ir attiecībā uz tiem izpildītājiem, kas ir minēti konvencijā, bet atšķirīgi ir Polijā. Šeit ir ietvērties izpildes, kuras tad ir darbība un tiek uzskaitīti, kuru profesiju darbība, tad aktieri, instrumentālisti, dziedātāji, dejotāji, mīmi, deklamētāji un visi pārējie. Tātad ļoti plaša definīcija un būtu ļoti interesanti dzirdēt no Polijas kolēģiem, cik tālu šis uzskaitījums sniedzās, bet tas ir labs piemērs redzēt, ka likumā jūs pavarat ceļu aizsardzībai ne tikai tiem cilvēkiem, kuri dzieda, dejo un deklamē, bet arī pārējiem, kas ir varbūt vairāk fonā, bet arī viņiem pieder tiesības uz viņu māksliniecisko darbu. Es domāju, ka jūs saprotat, ka situācija nebūtu nav pilnīgi skaidra un nav īstas saskaņotības arī visā Eiropā, ir atšķirīgas pieejas, arī dažāda pieeja vienāda izpildītāju grupām vai radītāju grupai, ka dažās vietās tiek aizsargāti autori, dažās vispār nekas netiek aizsargāts, tad šeit nav īsti skaidri kā tas notiek, bet ko vēlos jums parādāt, ka lēnām šiem dzīvās mākslas izpildītājiem tomēr lēnām parādās aizsardzība un tie tiek atzīti kā radītāju un tiek nodrošināts, lai nauda no tā, ko viņi dara, nonāktu atpakaļ pie darītājiem. Tad nauda, kas tiek saņemta par to, ka cilvēks skatās, ko šie cilvēki izpildi, nonāk arī pie šiem izpildītājiem. Tad to es nosaucu par radītāju kolektīvo pārvaldību, un arī ne visi dzīvās mākslas izpildītāji tiek uzskaitīti, bet mēs redzam, ka šie radītāji vairāk tiek atzīti vai grupās vai šādos uzskaitījumos. Un paskatīsimies uz režisoriem kā piemēru. Kādi tad ir argumenti aizsardzībai vai arī aizsardzības nepiešķiršanai? Un šeit tad mēs ņemam režisors. Šajā kontekstā es pavisam īsi gribu pieskārties jautājumam, ka režisors un filmas režisors, jo ir vairākas direktīvas, kas ir saistīts ar audiovizuāliem darbībām, un ļoti bieži tur teikts, ka režisors tiek uzskatīts par filmas autoru. Jā, tad filmu režisoriem tas ir ļoti vienkārši, vismaz Eiropā. Varbūt citās pasaules daļās ir citādāk, bet Eiropā kontekstā tas ir pilnīgi skaidrs. Ja mēs salīdzinām ar teātra režisoru, tad liekas diezgan līdzīgs darbs, filmas režisors vai izrādes režisors. Jā, viņš ir radošos procesa centrā, bet attiecībā uz teātra režisoriem situācija nav tikpat skaidra un viennozīmīga. Šeit ir dažādi iemesli. Viens no iemesliem, protams, ir tas, ja mēs atgriežamies pie sākotnējā jautājuma, kas tad ir tas, ko īsti teātru režisori dara, vai viņi patiešām kaut ko rada,
vai viņi sasniedz oriģinalitātes līmeni, vai pilnīgi pietiek ar to, ka ir šis personiskais pieskāriens mākslas darbam un šeit šīs autortiesības, vai viņi interpretē piemēram Šekspīra lugu un tad uzved to uz skatuves. Un atbild uz šo jautājumu ir ļoti atšķirīga dažādās jurisdikcijās. Un vēl viena lieta, ko mēs secinām, ir, ka ko tad darīt, ja viens saka, ka viņi rada darbus, bet tad kas ir šis darbs? Vai šis pats darbs, mākslas darbs, vienalga, cik bieži to rāda, vai arī katru vakaru, kad izrāde tiek uzvesta, vai katru vakaru ir jauns darbs, tātad viens un tas pats darbs, bet ar nelielām niansēm katru vakaru. Nu, šo mums atbildes īsti vēl nav. Vēl viens punkts pie tā. Teātris ir pasaule ar cilvēkiem, kas strādā, dinamisks process, un pirmizrādē varbūt nebūtu tāda pati, ko jūs redzat pēc 3 mēnešiem, tad varbūt ir mainījies aktieru sastāvs, nedaudz mainījusies scenogrāfija, kaut kas ir saīsināts vai papildināts, vai tas ir tas pats uzvedums, vai arī tas ir attīstījies, arī īsti nav skaidrs. Un visbeidzot jautājums par to, cik daudz režisors ir ieguldījis šajā darbā. Jā, mēs, piemēram, katru gadu ir konkrēta izrāde un katru jaunu sezonu. Tā ir, protams, tas ir režisors, kurš strādā ar aktieriem, ar izpildītājiem, lai uz skatos uzvestu šo te lugu. Bet ja šī luga ir uzvesta jau iepriekšējos gados, un cik daudz tad šeit var būt radošama, cik daudz papildus radošama, cik daudz režisors ieliek šās izrādes uzvešanā. Protams, pirmizrāde tas ir citādāk, tad režisoram ir visas iespējas pirmoreiz uzvest konkrēto lugu un radīt kaut ko pilnīgi jaunu kopā ar aktieriem, kas spēlē. Un, protams, ir visas iespējas izpausties. Ļoti daudz jautājumu un ļoti maza atbilža. Un paskatīsimies, kas tiek darīts reālajā dzīvē. Tātad mums ir dažādas pieejas, ir valstis, kas nodrošina aizsardzību caur autortiesībām, tad ir valstis, kur ir aizsardzība caur saistītām tiesībām, un ir vietas, kur tiesību aktos nekas netiek teikts, un tad tiesa var interpretēt jautājumu un noteikt, vai šī aizsardzība ir piešķirama vai nē. Pirmais gadījums, kad nacionāla tiesība akti nodrošina aizsardzību caur autortiesībām, piemēram, Portugālē autortiesību likums, intelektuālās radošie darbi, literārā, zinātniskā un mākslinieciskā jomā, vienalga kādā žanrā, izpausmes formā, un tad atkarībā no tā, cik daudz ir šis ieguldījums. Arī Lietuvā ir norādīts, ka tās ir teātra uzvedumi, scenāriji, un otrajā gadījumā ar saistītajām tiesībām. Šeit ir piemērs no Horvātijas, kur autortiesību likums nosaka, ka teātra uzveduma režisors un arī diriģents tiek uzskatīti par izpildītājiem. Tātad šeit teātra režisors ir tiešām atsevišķi uzsvērts un uzskaitīts. Un tad visbeidzot mums ir situācija, kur nacionālajā tiesību akti nesaka neko. Un tas šeit kļūst interesanti, jo tad tiesai jāpasaka, kas ir šis darbs un ko tad īsti ir teātra režisori dara, vai tas ir mākslas darbs, vai viņi ir autori, vai viņi ir izpildītāji, vai viņi ir interpretētāji. Un dažreiz varētu būt gadījumā, ka nav iespējams atbildēt uz šādu te jautājumu. Ir divi novirzieni, tātad tiesas, kas atzīst šīs te formālās tiesības, un tiesas, kurās tie nevēlās. Eiropā, Francijā, Vācijā parasti ir atbalsta mākslu teātri, un Francijā tiesa ir teikusi jā, ka teātra režisora darbs ir mākslas darba radīšana,
Un tas ir tāpēc, ka visi lēmumi, ko režisors pieņem, viņam ir ļoti liela ietekme uz darba galīgo rezultātu, uz izrādi, ka jūs veidojot skatu, jūs izvēlaties scenogrāfiju, jūs ietekmējat, viņi ietekmē aktierus, ko aktieri dara, kā dara. Viņam ir tik daudz radoša izpausmu iespēju un izvēļu, ka tas, ko viņš dara, tiek uzskatīts par darbu, par, kas ir aizsargājams. Un līdz ar to Francijā teātra režisori tiek uzskatīti par autoriem. Itālijā lieta no 2021. gada, šeit bija jautājums par operas uzvedumu, Veronas operā Itālijā, un Itālijas tiesa teica jā, ka šīs operas uzvešana ir mākslas darbs, kas aizsargājams ar autortiesībām, un režisoram pieder visas autortiesības uz šo konkrētu uzvedumu. Vācijā viens svarīgs lēmums, šeit tiesa teica nē, vismaz šajā konkrētajā gadījumā, nē, tas nav paša darbs, paša radīts darbs, jo, un šeit režisors tika uzskatīts par interpretētāju, kurš interpretēja uzvesto darbu, un Vācijas tiesa sacīja, ka režisors ir izpildītājs. Bet Vācijā ir diskusijas un vēlme teikt, ka režisors ir radītājs, bet viņu darbs un ieguldījums konkrētā uzveduma tapšanā nevienmēr ir pietiekami oriģināls, tur nav pietiekami daudz oriģināla piesitiena, un reizēm tomēr tas ir pietiekami daudz, lai uzskatītu, ka šeit šis režisors ir radītājs. Un tad mēs tiek sasniegta ar oriģinalitāte, un tad mēs nonākam pie autortiesībām. Šī jauktā sistēma, ja tāda pat sistēma ir arī Ungārijā, un, manuprāt, Zviedrijā arī ir šīs diskusijas par atsevišķās lietās. Un tad ir tiesas, kuras nav tik gatavas atbalstīt ideju, un tās ir šīs te valsts ASV, Lielbritānija, Kanāda, Indija, un, manuprāt, šeit ir skaidrojums, ja mēs atceramies par tiesību aktiem un par Bernas konvenciju, Nacionālā tiesību akti var noteikt šo te oriģinalitāti, var fiksēšanu, un šo valstu tiesās es neredzu vēl lēmumus. Es redzu, ka lietas tiek izskatītas, bet lēmumi vēl nav pieņemti. Un, piemēram, ASV bija jautājums par to, vai režisors var uzskatīt, ka viņš ir autors, un vēl nav iesniegti pietiekami pierādījumi, lai pieņemtu lēmumu, un līdz ar to ir skaidrs, ka izskatās, ka diez vai parāžu tiesību valstīs tiks atzīts, ka uzveduma režisors varētu pieprasīt autortiesības uz darbu. Tad tiek runāts par oriģinalitāti. Protams, citos apstākļos šis jautājums var būt lēmts citādāk, un arī jau runa par fiksāciju. Tad tiesai bija izpratne par to, kā var fiksēt šo te dzīvo darbību uz skatuves, kā to varētu fiksēt un norādīt kā to varētu fiksēt, jo darbam ir jābūt fiksētam, un šī fiksēšanas prasība ir daudzos paražu tiesību valstīs, un šobrīd neizskatās, ka varētu būt iespējama aizsardzība šo te darbību veicējiem. Varētu teikt tā, ka situācija ir ļoti dažāda, ļoti maz harmonizācijas, saskaņošanas, un arī attiecībā uz teātra režisoriem, lai gan tā ir viena un tā pati izpildītāja grupa, nevienmēr ir skaidrs, un ne visās valstīs ir vienāda aizsardzība, tad ir iespējama aizsardzība, ir tāda, kur tā nav iespējama. Un mēs Pasaules intelektu īpašuma organizācijā centāmies noskaidrot, kādas lietas ir izskatāmas un ko tiek
diskutēts un izskatās aizvien vairāk, ka starp radītājiem ir skaidrība, ka ir jautājums, bet šis... Tad viņi saprot to, ka teātra režisoriem nav tas pats radošuma līmenis kā mākslas darba radītājiem, bet ir šī izpratne, ka šīm radītāju grupām vajadzētu vairāk aizsardzības un tiesības, bet jautājums tiek izskatīts un uztverts ļoti atšķirīgi, un patiesībā tas viss ir ļoti neskaidri. Gadījumā, ja jums ļoti interesē tieši šī tēma, es iesaku palasīt šo pētījumu, kas tika pasūtīts pirms dažiem gadiem, 2021. gadā, un šis ir pētījums, bet šeit mēs nerodam atbildes, mēs redzam, ka dažādos pasaules reģionos ir atšķirīgas tiesību normas attiecībā uz teātrī strādājušo cilvēku aizsardzību. Un šeit ir ieskats un vairāk konteksta par to, kāda šī situācija ir un kādēļ tāda ir. Es aicinu jūs ielūkoties un esmu nonākusi līdz prezentācijas beigām. Paldies, ka uzklausījāt!